Sveiki! Tātad mums ir paziņojums. Mēs dodamies dzīvi mainošā, piedzīvojumiem pilnā, spontānā ceļojumā, braucienā, lidojumā uz Āziju. Tātad mūsu pirmais galamērķis ir Bankoka uz 3 dienām. Tālākais plāns gluži nav zināms, mazas tādas iezīmes ir jau tā kā ieskicētas, bet plāns ir neplānot. Jā, un tātad es gribēju tev ātro jautājumu. Kas ir tavs galvenais mērķis šajā ceļojumā priekš sevis? Ne ekspektācijas. Mans galvenais mērķis ir beigt kontrolēt. Tāda pārspīlēta plānošana un vienkārši atlaist šo sajūtu, ka visam ir jānotiek pēc kaut kāda noteikta plāna, secības un tā tālāk. Mēs liksim exciting lietas priekš mums, varbūt ne tik daudz galamērķus vai tur skaistas pludmales un tā tālāk, bet vienkārši to, kas nāk. Es domāju, arī dalīsimies ar emocijām, ar pārdomām un visu kaut ko. Es gribu, lai tas ir ļoti tāds no sirds, nemākslīgs, tāds kodoliņš, kas mums arī pašiem var palikt par tādu foršu albumu, kurā ielūkoties. Es domāju, būs gan video, gan bildes. Viss būs. Viss būs. Ko vēl vajag? Plāksterus. Es pierakstīšu sorbeks, nošpa, mezinforta, ibumetīns, pret sliktu dūšu kaut kas. Un tas gels. Kā tev krāmēs? Ka tikpat liels prieks, kādam no jums būs. Es sēžu un rullēju drēbes, kārtoju somu un keķis. Skatās gudrs un gudrāks. Un tad, kad soms vēl nebūs sakrāmēts un keķis no otras istabas bļaus skolē liek iekšā, tad es būšu gudrāks. Labrīt. Mums packings pilnā sparā notiek. Reku tagad Džo mēģina vīna pudeli kaut kā ielikt. Tātad mūsu somas saliktas. Mūsu skapji uz, tagad nezinu, cik ilgu laiku noteikšu. Parādi outfit. 5 lietas parādi outfit. Bet es domāju, ka mēs priekš turienes esam saģērbušies diezgan silts, tā kā mūsu somās ir. Jā.
Mums somās ir saliktas šorti, krekli, mazajās, kuras šitās nenododamās, tās nododamās. Lai var paģēpties. Tātad esam veiksmīgi izslīdējuši cauri visam. Ļoti veiksmīgi, vispār nebija cilvēku. Somas nodevām nepagāja 2 minūtes, ka viss jau bija aizsūtīts, viss brīnišķīgi. Ienācām iekšā, cilvēku nav, apsēdāmies. Jā, pēc kaut kas mums ir diezgan ilgs laiks vēl līdz lidojumam. Diezgan easy, viss pagaidām. Kādas sajūtas? Ļoti labs. Nu, ir mierīgs. Nu, ir. Jā, nu mierīgs. Man bija galvenais tikt. Laikam arī ir miers. Jā. Un stāvam kājās, lai nav un pustamies. Lai nav pārāk daudz nosēdēts jau pirms lidojuma. Parādi zeķi. Palaid zeķi, lai... Nav nekas naks. Augsti. Augsti, nepaslīdi. Dubais lidostas esam izgājuši tikpat veiksmīgi kā Rīgas. Pārsteidzoši no viena termināla uz otru. Tagad mēs pastaigājāmies. Jā, kā es izsnēju, nav satūkuši potītis, jo Air Baltica flights bija tāds, kāds viņš bija. Un tagad mēs laižam iekšā uz Bangkoku. Milzīgā lidmašīnā. Mēs esam klāt, beidzot. Riņķi zem acīm ir... Man ir pārplīsuši acu baltumi. Jā, mēs esam nosēdējuši. Kājas vienkārši pietūkušas, ceļgali sāp, bet, nu, esam klāt. Viss mums ļoti veiksmīgi un ātri. Un tagad mēs meklēsim taksi, lai tiktu līdz hotelim. Paēdām arī viesnīcā. Lidmašīnā. Tik labs ēdiens bija. Tā kā, jā. Besis. Nu, mēs esam iznākuši no mūsu apartamenta. Un ir ļoti karsti. Mēs domājām, ka neēdīsim šodien. Bet... laikam tomēr ēdīsim. Gribas ēst. Mums bija superīgs šoferītis. Vispār. Jā, es atvainojos, ka es neplūstoši runāju, jo es vienkārši esmu šokā par visu šo, kas te ir. Mūs neredz. Jo te ir tumšs ļoti. Mēs esam atnākuši ēst keču pirmā ēdiena reize. Šajā pasaules malā. Jā. Alu jau ir paņēmusi. Deguns ir nosīts. Ar šiem cilvēkiem, kas vienkārši vēlas tev nopārdot visu, kas viņiem ir. Bet nu gan jau apradīs ar šo. Mēs esam pirtī, ne? Jā. Labrīt. Esam piecelšies, laižam meklēt kafiju. Gulējām tā kā nosisti. Es atvēru no rīta acis un man bija tāds pagads, tikko aizvēru un ir jau gaiši. Un piecelties bija grūti. Mums likās, ka būs grūti aiziet gulēt par cik tā laika starpība. Bet mēs nebijām gulējuši necik līdmašīnā, tāpēc, cik necik, es 1:20 visā flightā pagulēju, tāpēc, jā, bija galīgi labi.
laižam izšaut kafiju un tad aiziesim patūristēt. Kas šits ir, Unci? Kaut kāds strīkārt iela. Es tā noprotu. Mēs tikko izdzērām kokosa ūdeni. Ļoti salds. Karsti ir, bet forši. Mūsu galamērķis var ir Chinatown, kur mēs gribam iet ēst un nogaršot visu kaut kādus interesantos ēdienus. Tā kā. Ejam meklēt paēsties un jāiet cauri šitādām laiku. Cilvēku pilns. Kojots. Nu, šī vieta ir crazy. Neteiktu, ka ir priekš manis, jo man nepatīk šīs crowded vietas. Cilvēkainās vietas pilns te ir. Jāiet cauri, mēs mēģinām sameklēt ēst. Sāk tā kā gribēties, bet varētu arī neēst, jo tur karsts. Bet ir pusdienas laiks un mēs gribam iet arī kaut kādā. Mēs apēdām ananāsu mazo. Gards bija. Mēs izdzērām kokosriekstu. Un mēs visi gatavojas Ziemassvētkiem šeit, var redzēt. Es nevaru šo. Cik tur gara tā iela ir? Mēs stāvam reāli to nevar izdegt kaut ko. Ne, tāpēc tev ir jāturās tam pie Somijas. Šī ir tā diena, kuru mēs gaidījām visvairāk, droši vien street foods, kuru mēs gribējām pamēģināt. Tas pirms kādiem 2 gadiem. Jā, un noskatījuši esam 2-3 reizes. Ka ļoti gribam pamēģināt. Tas ir street foods, droši vien, ka visslavenākais šeit Bankokā. Šīs ir vienīgais street foods, kurš jebkad ir dabūjis vienu Michelin zvaigzni. Vērās 9 šī vieta vaļā, un mēs ieradāmies 9:40 un mēs esam 52. rindā. Tagad apsēdās 16. numuriņš. Otrā paudze, viņa jau 60 gadus šeit gatavo. 60 gadus, viņai ir 76 kaut kur. Jā. Viņa sāka, kad viņai bija 11 gadi un palīdzēja savai mammai. Mamma padeva tālāk receptes, viņa viņas ir apgreidojusi. Jā. Un viņa ir vienīgais cilvēks, kas šeit gatavo. Viņai ir, protams, palīgi, kas pienes pie galda un tā tālāk, bet viņa savu recepti nepadod tālāk pilnīgi nevienam. Un vismaz tajās sērijās viņa teica, ka viņi arī viņas nedos tālāk. Tāpēc šī ir tāda unikāla iespēja to pamēģināt, tāpēc mēs esam šeit. Jā. Mums jāgaida, sagaidīsim, apsēdīsim, tad arī droši parādīs vēl kaut ko. Gandrīz 4 stundas un mēs esam apsēdināti. I'll have a single beer, please. And this tea. Tā vienmēr ir dzēriens. Tagad vēl kāds laiciņš, kamēr mums atnāks ēdiens. Ar ziņģeriņš tēja kaut kādu. Un mēs gaidām beidzot esam atsēdināti. Excited. Drīz būs omlete. Un piedzēršās nūdeles. Tā arī viņas saucās. Tātad vēl stundu vēlāk, un mēs esam tikuši pie krabju omletes. Viņi izskatās tāda, bet davai tad jau laikam uzreiz. Griezu pusē. Te gaļa mans iekalas mutē. Vienkārši izskatās tā, it kā tas krabis būtu vienkārši samīļots ar olu mazliet, un viss pārējais ir vienkārši pilns ar krabju gaļu. Mums vēl nāks piedzērušās nūdeles, drunken nūdeles, gaidām tās, un mēs jau šito sāksim ēst. Ja zini, kad ir gatavs. Kā mērķis, ja sakā asa, bet
garšo atgādina ļoti. Bet maigāka. Maigāka. Nu, kaut ko šādu. Wow. Mums atnāca arī tās mūdeles. Kur apskatīt. Ēdiens 10. Nu, ēdiens 10. Un tas, ka es redzu, ka tur ir kvalitatīvi produkti un nekas nav taupīts. Viss bija svaigs arī. Tur jau tā lieta, visi zaļumi bija, tā kā tiešām zaļi, svaigi. Mēs citur ēdām šitās dienas, nekur nebija tā kā tik svaigi. Garšīgi bija ļoti nereāli. Ja kādreiz kādam sanāk būt šī galā, tad tas ir... Un ir liekas 5 stundas. Jā, un ir liekas 5 stundas, bet tad ir jāplāno. Vai arī nāk agrāk. Pie galdiņa 9:30. Nu, 9:30 iši. Tikām pie galdiņa 1:30 un tad vēl stundu gaidījām ēdienu. Mēs apēdām visu 25 minūtes. 20 minūtes, jā. 20 minūtes, 25 minūtes apmēram. Es nāktu te vēlreiz, tikai es nāktu tiešām 6:30 no rīta. Mierīgi sagaidītu saulēktu bez maz vai un pāēstu laicīgāk un ņemtu 3 ēdienus uz 2 cilvēkiem. Jā, vai pat 4. Tātad verdikts. Superīga pieredze. Bija tā vērts gaidīt šīs stundas. Ir ļoti to vērts. Tā kā, ja kādam gadās būt šī pusē, mēs iesakām. Tagad mēs atnācām kaut ko palūrēt un brauksim tālāk. Rītdien jau... Šodienas uzdevums ir atrast ar kādu autobusu dosimies uz Salām. Nu jā, mēs kaut kā izlēmām par autobusu. Tāda mums sajūta ir. Ir ļoti vienkārši aizlidot ar lidmašīnu, 1,5 stundas lidojums, bet mēs gribam laikam autobusu bišķi pieredzīgi. Jā, lēnāku tripu gribam. Īsāk. Kas tas ir? Trafiks tas ir. Wow! Starp citu, Bankokā ir 10,5 miljoni iedzīvotāji un 10,67 mašīnas. Jej! Bišķi vairāk kā cilvēki paši, bet Tā arī jūtamies. Plānu maiņa. Jā, plānu izstāsti par to. Nē, nu mums bija plāns braukt uz salām, lejā uz Dienvidiem, uz Kautāo, kā jau minējām, kaut kad gan jau, kas esam minējuši video. Un sapratām to, ka mēs nevaram dabūt tādu autobusu, kā mums vajag, un nevaram dabūt tādu feriju, kā mums vajag, tāpēc mēs braucam rītdien uz Dienvidu iekšzemi, aizbraucam līdz turiem, tad tikai meklējam kuģi uz salām. Jautājums. Es atvainojos par frizūru. Kas ir ferrijs? Nu, kuģīti. Un tad mēs sapratām, ka mums īsti nav laika, jo mums jāsakrāmē somas, mums ir agri jābrauc. Mēs krāmējam somas un vienkārši pasūtījām ēdienu, bet pasūtījām street foodu. Nu, tad bon appétit!